Ir sestdienas rīts, 10:30. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā tehniskās apskates nakts Valmierā, Rīgas Spidveja skolas jaunieši trenējas Biķernieku Spidveja stadionā, Hidroniks, hidrauliskās sistēmas un savienojumi, tirdzniecība un servis, Rīga, Aizkraukle, Jēkabpils, Ventspils reiss, drošības un panākumu ķīla, regulārs apmācības un pārbaudes darbs ar autobusu vadītājiem. Latvieši ir viena lustīga nācija, viņiem patīk svētki un patīk svinēt kopā. Pateicoties Ceļu satiksmes drošības direkcijai, jau 3. gadu latviešiem ir jauni svētki, tehnisko apskašu naktis. Un viņas, kā saka, ir pieejams jau visā Latvijā. Šogad tehnisko apskašu naktis sākās ar Valmieru. Šogad tātad tehnisko apskašu tūru mēs sākam Valmierā. Pēc Valmieras sekos Ventspils, tad būs Rīga un tad būs Daugavpils. Šie pasākumi ir ļoti jauki, savstarpēji sapratne notiek, mēs parunājamies, diskutējam ar cilvēkiem, stāstam, rādam, viņi mums jautā. Tas ir tā kā jautājuma atbilžu vakars un konsultāciju sniegšana bez tādas uzliktas kontrolas, bez tāda zieģeļa, kas cilvēkiem nepatīk. Un tad mēs skatāmies, kādas ir viņu auto. Auto parasti pie mums tiek atvests vecāks nekā 10 gadi. Diezgan bieži viņas nav ideālā tehniskā stāvoklī. Tā kā mašīnas ir vecāks par 10 gadiem, tad apmēram 80, varbūt nedaudz vairāk, 80% tomēr saņem tehniskās apskates vērtējumu divnieku, tā kā viņi ir izkrituši tehniskajā apskatē. Bet šoferi vienmēr solās mums, ka tūlīt pat brauks uz servisu, visu novērsīs, visu salabos, lai viņi ceļu satiksmē var piedalīties ar drošiem auto. Man liekas, ka viens no svarīgākajiem popularitātes iemesliem ir tas, ka šī apskate notiek par brīvu. Protams, cilvēkiem ir svarīgi, ka viņiem kaut ko piedāvā pa brīvu, bet kāpēc nepiedāvāt, ja mēs to varam? Un ja mēs redzam, ka tiešām cilvēkiem tas ir ļoti vajadzīgs un ka viņiem tas nodara viņu drošībai, un tad tas ir mūsu darbs un tādēļ mēs to arī strādājam. Parasti tehnisko apskašu naktis notiekās ar dažādu ātrakciju un priekšnesumu pavadībām. Jā, līdzīgi kā citus gadus, arī šogad esam paņēmuši līdz auto apgāšanās stendu. Pieprasīts ir pitstop sacensības. Cilvēki grib izmēģināt reibumu brilles, un šogad Valmierā pirmo reizi ir elektroauto pārkings. Tātad var apskatīties, kā tad automašīna pati var nolikt sevi vietā. Valmierā tehnisko apskašu nakts pirmo reizi. Mēs ļoti gaidījām. Tas ir beidzot piepildījies. Un kā mēs redzam, riņķī ir patiešām tehniskās apskates nakts. Valda pacēlums, rinda ir 3 kvartālu uz riņķi. Galu neredzam, kā mums izdosies to pabeigt, pat grūti pateikt. Rezultāti ir. Kādi jau viņi ir tie rezultāti? Apmēram uz 10 mēs esam ap 110 mašīnas apskatījuši. No tām 1% ir ar 0 vērtējumu, tas ir pavisam bez aizrādījumiem. Tad ir, kad 13% bija ar pirmo, tas ir ar ko var piedalīties satiksmē. Un tad kopā iznāk 84% īsti pieļaujams, ka viņām braukt nav. Tā kā, kā lai uz to skatās, mīļie labie? Ar tādā kārtībā esošām, mums par uzlīmu rakstīšanu īsti un tieši kā skats formēšana īsti nesanāk, jo praktiski te mazu brītiņu atpakaļ bija 11 maksājumi, 11 uzlīmītes, kas atbilst pilnībā. Ieradies arī jūsu CS kolēģis, interesējās, kā pie jums? Pagājušajā gadā sēsīs tikāmies, šodien ir CS kolēģis pie mums, ir pat Ogres kolēģis, Sola Valks kolēģis vēl iebraukt. CS apmeklētāju skaitu pārspēs Valmieru? Pārspēsim. Mums ļoti stingra cīņa, bet pārspēsim. Mums ir lielāk, plašāk tā lieta, arī cilvēku piesaistīts vairāk ir pašu ekspertu. Pārspēsim, bet viņi bija pirmie. Viss. Ātrāk. Šeit. Jā. Man tas ir jāizdara. Jā. Jūs, vecās desas!
Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Biķernieku Speedway stadions ir ne tikai atzīmes, bet dzīvo. Katru otrdienu, ceturtdienu notiekās Speedway skolas, nodarbības, treniņi. Notiekās ne tikai vienu lielie mači, bet arī jau ir šeit notikušies Igaunijas un Latvijas junioru sacensības. Tātad Biķernieku stadions, kā es jau teicu, ir dzīvs un dzīvo. Nu, tieši tā. Tas arī bija viens no tiem, varbūt pat pamatmērķiem, lai šo bāzi atjaunot, lai šeit notiek, lai tā bāzi noslogot, lai šeit nodarbojas zēni, jaunieši, un tagad jau Bariņš jau ir tāds pulciņš diezgan prāvs, jau ap 10 cilvēkiem ir 6-7 regulāri nāk uz treniņiem, un dažiem jau sāk, jau mēnešu laikā tas arī sanākt. Un tas, kas šeit būs sacensības, lielākas, mazākas, tas ir pats par sevi saprotams. Tas ir varbūt tā redzamākā šīs atjaunotās, reanimētās bāzes daļa. Jo šeit bija Grand Prix pretendentu pusfināls, un nākamgad pēc pagaidām neoficiālas informācijas šeit būs Eiropas čempionāta fināls pāriem, tā kā Eiropas čempions noskaidrosim. Tā kā pāris tādas lielākas sacensības būs katru sezonu, būs arī 2-3 varbūt mazākas, un ir iecerēts arī kaut kādu tādu, varbūt Speedway kaut kāds parokdemonstrējums, pirmkārt jau šiem zēniem rādīt, bet galvenais, lai regulāri šeit darbotos zēni un jaunieši. Tas ir varbūt pat pamatā šīs bāzes atjaunošanai. Interesi ir, tas ir pats galvenais. To interesi vajag uzturēt, un te arī Bruno Roškāns ļoti daudz palīdz, jo tomēr atnāk daži puikas, kuri pat uz mapaidi nav sēdējuši. Skaidrs, ka viņam jāparāda kaut vai pirmos 3 ABCs burtus, kas ir sajūgs, kā sajūgu izspiest. Tik daudz. Pēc tam jau var sākt lēnītiņām braukt. Un Bruno šeit darbojas, savā skolā šoseiniekiem, un viņš tos pamatiņus parāda tādiem, kas nāk pilnīgi no nulles. Un tas ir ļoti labi, ka ir tāds palīgs. Jo visi nav kā dzels gulbis. Andžejs Lebeģevs, kurš nekad mūžā nav sēdējis pat uz mopēda, apsēdās un ar 125 uzreiz starp apmēram 20 kandidātiem, kas gribēja nākt trenēties, izbrauc otro apļa laiku. Tie ir izņēmumi, tieši tāpēc ir izņēmumi. Jā, bet pārsvarā jau tiem puikām, kuri nav nekad braukuši, viņam arī nedaudz bail no tā rūcošā motocikla. Pagājušajā sestdien, kad šeit Latvijas junioru komanda sacentās ar Igaunijas, ar lielajiem braucējiem, šeit puikas lielākā daļa bija, un viņi redzēja, ko apmēram 3 gadu laikā var iemācīties. Treneri, sakiet, kādus puikas jūs gaidiet? Cik vecus? Ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām, ar iemaņām? Ņemot gadus, tā var arī no 11 gadiem, no 11 līdz 15. 17 tas jau jānāk jau ar diezgan pieredzi. Pārsvarā priekšrocība būs tiem čaļiem, kas prot jau kaut ko darīt, braukt vai no krosa, vai no enduro, vai trials, vai vēl kaut kas. Bet nāk puikas arī tādi, kas ne velosipēdi, ne skuters, nekas nav, un diezgan grūti ar viņiem iemācīt sākumā. Skatos, te mēnešu laikā viens otrs, te tīri jau labi laiž? Tīri labi laiž tie, kas krosā bija braukuši. Jā. Bet tie puikas, tie 3-4 pārējie arī, tie arī no nulles, bet pa mēnesi kaut ko jau viņi sasniedz arī. Treniņi, kad notiekās? Cik ilgi? Treniņi no otrdienās, ceturtdienās, no 4 līdz 6. No 4 līdz 6 tas jau uz ceļa. 3 nāk, pārdirbjās puikas. Un ja kāda informācija nepieciešama, tad? Biķernieks sporta bāze mājaslapā, tur visa informācija ir par Speedway sporta skolu, laiki, gadi. Esam Rīgā, Hydronex centrālajā mājvietā, Imantā. Atrast ļoti vienkārši. Braucam garām vecai radiotehnikai, pa Kurzemes prospektu ieraugam McDonaldu un pie McDonaldu griežam iekšā. Ielā ar skaņu nosaukumu Skandu iela.
ja kāds nezina, kas ir skandas, tad es varu pateikt, vecos laikos tā sauc skaņas tumbas, pa kurām skaņa nāca ārā. Tātad Skandu ielā Hidroneks, centrālā mājvieta un arī tirdzniecības un darbības vieta. Jā, šeit mums ir centrāla atrašanās vieta, šeit mums ir veikals, hidropievadu izgatavošana, veicam gan arī piegādi klientam. Klienti atbrauc pie jums? Ne jau katram piebrauc klāt? Protams, lielākoties klienti brauc pie mums, un mēs pēc parauga izgatavojam jaunas hidropievadus. Jāpiebilst, ka šeit ir arī kantors, ja kādam vajag satikt vadību, grāmatvedību, sakārtot papīrs, tad arī tas notiekās šeit. Tā noliktava no vienas puses it kā nav liela, bet tai pašā laikā esam ar tevi iepriekš skatījušies, praktiski ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams hidrosistēmām. Nekas nav tāds, kad kāds atnāk un saka, man teikt jāpasūt, saka, pagaidiet nedēļu. Tādi gadījumi nav. Protams, ir. Nekad viss nevar būt uz vietas. Bet tas noteikti ir kaut kāda īpaša izņēmuma gadījuma. Pārsvarā lielākoties visas rezerves daļas mums ir uz vietas, bet, protams, gadās gadījumi, kad ir kaut kas jāpasūta. Ja kādam ir nepieciešams hidrosistēmas, tā teikt, no nulles, kāda laboratorija vai darbnīca, grūti pateikt, bet kur ir vajadzīgi hidrosistēmas, jūs viņus arī uzprojektējat, tā kā no projekta līdz atslēgu nodošanai, arī varat izpildīt to vingrojumu? Jā, protams, mēs to darām. Pašlaik tiek projektēts pāris iekārtas, kuras tiks klientam uzstādītas un nodotas ar visu dokumentāciju. Tajā brīdī viss ir laimīgi. Paiet kāds mirklis, izrādās, ka šīs sistēmas arī jāapkalpo. Jā, mēs slēdzam arī ar klientiem apkalpošanas līgumus. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai varētu sniegt arī garantiju šīm iekārtām. Bet nepieciešamības gadījumā, ja kādam tā iekārta ir, kuru ne jūs esat projektējuši vai uzstādījuši, arī tāds jūs esat mieri apkalpot. Jā, protams, visi klienti laipni aicināti un varam veikt pēc garantijas apkopes, jebkāda veida apkopes. Tātad 24 stundas diennaktī, bez šaubām ir darba laiks, un pēc darba laika ir speciāls telefons, kurš tiek tad arī izsaukts. Kā jau visām nopietnām firmām, kas nodarbojas ar šādām lietām, ir jābūt tīklam, vai vismaz jāveido savu tīklu Latvijā. Jā, esam sākuši veidot arī savu veikalu tīklu. Pašlaik mums ir 2 veikali bez Rīgas. Tas ir Aizkraukla un Jēkabpils, kur tiek veikti tie paši darbi, kas šeit centrālajā noliktavā Rīgā. Cilindru remonti, šļūteņu izgatavošana, kā arī 24 stundu servisi. Noliktavas Aizkrauklē un Jēkabpilī vairāk standartizēts un nav tik milzīgi apjomīgs kā šeit. Lielākie apjomi mums glabājās Rīgā. Nepieciešamības gadījumā nākošā dienā aizsūtam uz mūsu filiālēm. Bet ir arī vēl tāda lieta, kā cilindri, štoki, kas arī varbūt ir izdiluši vai bojāti tā, ka viņi ir vai jāatjauno vai jātaisa no jauna. Vai visās 3 šajās, tu viņus sauc par noliktavām, mēs gandrīz vai sauc par noliktavām darbnīcām. Vai visās šajās 3 vietās Rīgā Aizkrauklē un Jēkabpilī ir pieejami arī virpotāju pakalpojumi? Jā, protams, tas ir viens no mūsu galvenajiem darbības veidiem – cilindru remonts. Un cilindru remontu veids visās 3 filiālēs. Ar kādiem materiāliem jūs strādājat? Es ceru, tie ir Eiropas materiāli. Visi materiāli, kas mums ir, nāk tikai un vienīgi no Itālijas. Hidrosistēmas ir ļoti dažādas. Tās ir ne tikai traktoriem, kravas automobīļiem, bet ir arī medicīnā, pārtikas rūpniecībā, vai jums arī ir šādi materiāli, jo zinu, ka tur ir īpaši diezgan pasmaigas prasības. Jā, varam piegādāt hidropievadus ar visiem certifikātiem, kas ir paredzēti pārtikai un medicīnai. Tāpat pašlaik mēs piedāvājam nerūsējošā tērauda savienojumus, kas ir paredzēti gan medicīnai, gan pārtikas rūpniecībā ar visiem certifikātiem. Arī šļūtenes, kuras izmanto hidrauliskos savienojumus, ir dažādi parametri. Benzīnu neļas izturīgas, ļoti augsts spiedienu, zemu temperatūru izturīgas. Šis spektrs. Visas šļūtenes ir benzīneļas izturīgas, ir tikai atšķirība temperatūrās. Kāda ir paredzēta zemām temperatūrām, kāda ir augstākām. O spiedieni? Spiedieni, protams, ir atšķirīgi. Un viena no centrālām lietām pie hidrosistēmām ir eļļa. Tātad tā, kas plūst hidrosistēmās. Vai arī šo jūs piedāvājat? Un kas tā ir pa eļļu un ar kādiem parametriem? Hidraulisko eļļu klāsts ir ļoti liels.
paši pasūtām eļļu Vācijā, un priekš mums viņa tiek fasēta kannās. Tāpat arī tirgojam motoreļļu, pārsvarā tas ir Total produkts. Tās visas ir augstas kvalitātes hidrosistēma eļļas. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez odstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur aņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Beidzot, Latvijā iestājusies vasara, tāda kā tauta to vēlās, karsta un saulaina. Šo momentu prasmīgi izmanto pašvaldības uzņēmums Ventspils Reis, organizējot meistarības sacensības saviem autovadītājiem, autobusu šoferiem šogad jau 9. reizi. Domāju, ka šī reize varbūt nedaudz atšķirās no citām. Lieģkungs ir sabraukuši kolēģi, priekšnieki un tam līdzīgi draugi. Jā, mums tā ir sagadījies, kad esam veiksmīgi startējuši dažādos konkursos. Un, protams, ka tas liek sausīties arī mūsu kolēģiem. Un viņi izmantoja to iespēju, kad mēs izsūtījām tādu uzaicinājumu saistībā ar to, kad šajā gadā mēs organizējam Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas Spartakiādu, un tajā ir iekļauti arī tādi disciplīni kā autobusu vadītājiem profesionālā divcīņa, tātad autobusu vadīšana un ceļu sēdnības noteikumu zināšanu pārbaudi. Nu, un tā kā mēs jau 9. gadu ar to nodarbojamies, jā, tad vairākās kārtās arī šogad organizējam un izsūtījām tādu paziņojumu, kad ir iespēja iepazīties, kā to darām mēs. Un vairākas kolēģi organizācijas to arī izmantoja. Valmiera, Dobele, Jēkabpils, Nordeka. Jā, Nordeka arī ar saviem autobusu vadītājiem, jā, un jāsaka, ka startēja diezgan atzīstami. Un es domāju, ka tā pieredze nāk jau tikai par labu, jo biežāk startēja, tie vairāk papildus treniņi, jā, un tā ir rodas rezultāti. Es skatos, ka jūs neesat tādi skopi vai tādi negausīgi. Ļaujiet arī kolēģiem patrenēties butiski tepatās pirms sacensībām, kā saka, neslēpjat savus ieročus, kas saka, un vēl novēliet veiksmi. Protams, jo konkurencē jau tikai var tikt uz priekšu, jā, un tas ir pat interesanti salīdzināt, jā, starptautiskā mērogā, ja tā var teikt. Un mums arī šos konkursus veidojot jau bija tā doma, kad viņi tiek organizēti par godu autotransporta darbinieku dienai, kur ir savā laikā bija oktobra pēdējā svētdiena, un kurā tad arī piedalītos dažādu organizāciju pārstāvi un cīnīties par autotransporta dienai veltīto balvu. Šīs te meistarības sacensības. Mēs viņus varētu salīdzināt tā, ka tepat zaļā pļaviņā vīri uzsist voleju, atpūsties bišķīt, ja? Vai tas ir kaut kāda dziļāka jēga visām šīm te sacensībām tomēr? Nē, tam ir ārkārtīgi dziļa jēga. Mēs 3. gadu esam atzīti par drošāko pasažieru pārvadātāju, un tā ir tā aizberga, tā redzamā puse, ja? Tā ir tā atzinība, ja? Bet lai līdz šī atzinībai nokļūt, ja? Ir veikts pamatīgs darbs autobusu vadītāju profesionālajā apmācībā. Tikko mēs iegādājamies jaunus modeļu autobusus, mēs arī organizējam apmācību autobusu drošā un ekonomiskā vadīšanā. Un, tas notiek regulāri, un tālāk arī tiek apmācīti auto atslēdznieki, veikts pareizes apkops un savlaicīgi un tā tālāk. Un tas arī dod šo te rezultātu. Un arī šodienas profesionālās meistarības konkurss jau ir tāda testēšana, jau var teikt eksāmens. Arī Ventspils pilsēta doma, kas ir īpašnieks, un domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs savā laikā teica, ka mēs katru dienu kārtojam eksāmenu, un tur jau mums tas eksaminētājs ir mūsu pasažieris. Un mēs, protams, rūpējamies, lai mēs šo eksāmenu nokārtot sekmīgi. Man starp citu diezgan pārsteidza fakts, ka tas gan bija laikam, kad pārgadu atpakaļ tas pētījums socioloģiskais izdarīts Ventspilī, ka 96%
Ventspils reizes pasažieri un Ventspils iedzīvotāji ir apmierināti ar šo pakalpojumu. Tas izklausās kaut kas pēc padomu laikiem. Nē, tas vairāk, šeit varbūt es precizēšu, tas ir attiecās uz autobusu tehnisko un vizuālo stāvokli, ja, ar pakalpojumu kā tādi. Nu, tuvu pie 80% apmierināti, un es uzskatu, ka tas ir labs rādītājs, jā, jo galvenokārt jau tāpēc, ka tas rezultāts ar katru gadu uzlabojušas rādītājs. Un arī, protams, ka šādas te apmācības veicot, jā, arī pasažieru apkalpošanā, jā, tas dod arī šo rezultātu. Vai šo sacensību, šo testu rezultātu atstāja iespēju arī uz apmaksu, uz to, kādu autobusu cilvēkam ļauj braukt? Jā, protams, jo lielāks autobus, jo lielāka atbildība, tad arī stundas likuma līdz ar to ir lielāka. Tas ir pirmkārt jau, jo lielāks autobus, jo vairāk ar viņu jānodarbojas arī pie ikdienas apkopas, un līdz ar to tad arī tur ir šī piemaksa lielāka. Un, protams, kad mēs veicinām, lai autobusu vadītāji būtu profesionāļi, jo autobusu vadītājs tiek pieņemts darbā pie mums kā autobusu vadītājs, nenorādot uz kādu autobusu viņš brauks, nenorādot pa kādu maršrutu viņš brauks, jo viņš ir cenšas apgūt un stažēties uz visiem maršrutiem, lai viņš būtu profesionāls vārdu tiešajā nozīmē un spētu izpildīt jebkuru uzdevumu, ko uzņēmums viņam uzliek. Manā apziņā Ventspils reizes bija tā kā viennozīmīgs ar zīmolu Mercedes. Pēkšņi es redzu sētā Setru. Kāpēc maina ticību? Jā, nu, savu laiku jau mūsu avīze arī rakstīja, kad, ja mēs pieņemam, ka Mercedes ir brālis, tad Setra ir viņa māsa, jo abi šie autobusi un šīs markas autobusi tātad tiek ražoti vienā rūpnīcā, Ulmē, tiek ražot uz vienu konvejeru, un tā starpība ir tikai tā, ka Mercedes bišķiņi ir kļuvusi jau tāds, zīmola ziņā varbūt populārāks, bet arī tiek ražots plašāk visā pasaulē. Ja? Setra, tas ir bišķi elitārāk un to ražo tikai Vācijā. Un Setra ir nokļuvusi vecmeistara ēnā ar naudiņu rokās. Jā, tieši tā. Mēs rūpīgi izvērtējam autobusu vadītājus, kur saņem jaunos autobusus. Un, tās savā ziņā ir arī pateicība par ilgadēju labu darbu un pieredzi. Un, protams, arī zinām mērā uzticība, kad uzņēmumu šis vadītājs nepievils. Vai šis autobus dosies arī reisos vai tikai tālos ceļojumos pa Spānijas, Portugāles un Francijas kalniem? Nē, es domāju, ka 90% noteikti ikdienas reisos un pamatā jau uz Rīgu, protams, bet atsevišķos gadījumos arī turisma. Ventspilī ieradušies arī kolēģi no Valmieras, un man tā spriežot un vērojot, es tā līdz galam nesaprotu, vai jūs esat konkurenti, partneri vai visi kopā, kas tur īsti ir? Es domāju, ka mēs pārāk tālu viens no otra atrodamies, lai mēs būtu konkurenti. Es drīzāk domāju, ka mēs esam partneri. Un esam atbraukuši šodien apstīties, kas notiek Ventspilī. Bijām daudz dzirdējuši, jau krietni laika atpakaļ, ka notiek šāda šoferu apmācība, nevis apmācība, bet konkurss. Bet šogad pirmo reizi esam atbraukuši apskatīties. Mums nav tā kā konkurss, bet pateicoties Ventspils reisam, mēs esam uzsākuši autovadītāju novērtēšanu. Tā kā braucam līdzi ikdienas reisos, pārbaudām tieši braukšanas stilu un arī CSDD eksāmenu, teorijas eksāmenu. Bet tas arī pateicoties Ventspilī ir. Ar kādām sajūtām brauksiet uz Ventspilu būtiski pēc pāris nedēļām uz Spartakiādu? Tur jau būs elementi no šīm cīņām. Būsiet satrenējušies tagad? Es domāju, ka mēs neko vairs daudz satrenēties nepaspēsim un dosim vien Ventspilī iespēju uzvarēt. Noslēgumā vēl atliek piebilst, ka šomēnes augustā 21. un 22. datumā Ventspilī pie jūras parkā notiksies viss Latvijas pasažieru pārvadātāju Spartakiādi. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītais Baltijā TX Latvija.